Iepriekšējos Apērons video sižetos esam pieminējuši vairāk kārtējo paralimpisko spēļu medaļnieku Aigaru Apini. Mums izdevās atrast kādu kopīgu brīdi, lai aprunātos ar Aigaru par viņa sasniegumiem invalīdu sportā. Pirmās paralimpisko spēļu medaļas Aigars izcīnīja 2000. gada spēlēs Sidnejā. Tās bija 2 bronzas medaļas. 2004. gada spēlēs Aigars izcīnīja Latvijai pirmās zelta medaļas paralimpiskajās spēlēs. Un pagājušajā gadā Aigars sev pierādīja arī Pekinā. Šīs bija visgrūtākās manā karjeras gaitā sacensības. Varbūt ne no fiziskā skatījuma, bet varbūt tieši no emocionālā un no cilvēku prasības, ka viņi tev gaida un ka tev ir jānostartē godam, bet ar visiem pēdējiem spēkiem saņēmos un to varbūt pat neviens nezina. Mazliet viņi bija apslimis, tieši pirms diska sacensības. Līdz 5. metienam Aigars bija 2., bet vēlāk saprata, ka vairs nav ko zaudēt un ir iespējams tikai kāpt vēl augstāk. Tas arī izdevās. Pēc paralimpiskajām spēlēm sekoja plaša diskusija par to, vai valsts pienācīgi ir novērtējusi paralimpiešu sasniegumus. Jautājām Aigaram, kāds ir viņa viedoklis. Es gribu pie tā palikt, kad mēs darām katru savu darbu. Pat sāpīgākais ir tad, kad nav konkrētas ierakstītas noteikumos, ministru kabineta noteikumos par augstiem sasniegumiem, paralimpiskās spēlēs, medaļām, pasaules čempionāta, Eiropas vai paralimpiskās ir konkrēta summa. Tā kā bija ierakstīts ir par augstiem sasniegumiem neolimpisko sporta veidos, ik pēc 4 gadiem ir līdz 20,000, līdz 10, līdz 5. Valdība savu pienākumu ir izpildījusi, taču tas neatbilst sportistu ieguldītajam darbam un augstiem sasniegumiem. Taču, neskatoties uz to, ka vēl ir problēmas invalīdu sportā, Aigars uzskata, ka sportot gribētājiem ir daudz iespēju izvēlēties sevi interesējošo sporta veidu un ar to nodarboties. Gribētu pateikt tiem jauniešiem, es domāju, tagad, šajos laikos, ir iespējas. Manā laikā, kad es salūzu 92. 93. bija mazākas iespējas. Tagad ir iespējas, tikai ir pašam jāgrib un mazliet tā roka jāpasniedz, un kad tu pasniegs to roku, tad tev ievilksies iekšā, ieiesi tajā apritē, vai vienalga mācīsies vai ko. Novēlam Aigaram arī turpmāk vismaz tikpat augsts sasniegums. Ja arī jums, skatītāji, ir stāsts par kādu cilvēku, kas neskatoties uz invaliditāti ir savā dzīvē sasniedzis augstu nospraustus mērķus, rakstiet uz video@apērons.lv. Tāls Bērziņš, Sergejs Medvedevs, Apērons video.